Sveiciens visiem! Šodien turpināsim par piesaisti, runājot par izvairīgajiem. Piesaistes stila teorijā izvairīgais nozīmē ko citu, kā izvairība citās jomās. Daudz cilvēku, kad sāk domāt par savu piesaistes stilu, uzreiz pieķers vārdiem. Piemēram, man īpaši nepatīk cilvēki, es parasti izvairos no pūļiem, tad jau es droši vien esmu izvairīgais. Kas attiecībā uz piesaistes stilu var galīgi nebūt patiesība, jo ik viens no piesaistes stiliem izvairīsies no kaut kādiem konkrētiem cilvēkiem. Pat drošā piesaiste dažkārt izvairās no nedrošās piesaistes cilvēkiem, jo, tur ir daudz par daudz drāmas, par daudz ņemšanās, un tas viss nedod īstu tuvību, tāpēc, kāda jēga? Tāpat drošās piesaistes cilvēki mēdz kļūt izvairīgi ar trauksmainajiem vai trauksmaināki ar izvairīgajiem, tāpēc dažkārt nospriež, ka ir dezorganizētie, lai arī vienkārši ir precīzi nolasījuši augsto intensitāti pretējā cilvēkā un neapzināti liek pretī kontrastu no savas puses, lai drusciņi neutralizētu komunikāciju. Tāpēc attiecībā uz piesaisti nevar skatīties tikai uz to, ko cilvēki dara, ir jāskatās uz to, kāpēc viņi dara. Divi cilvēki var identiski izvairīties no kaut kā vai kāda, bet viņu motivācija var būt pilnīgi atšķirīga. Tāpēc pirmā pazīme, ka tev varētu būt izvairīgā piesaiste. Partneru attiecības nav tava prioritāte. Izvairīgajam tipāžam raksturīgi, ka ideālā gadījumā viņiem ir svarīgi saprast, ko viņi grib no savas dzīves, doties šajā virzienā, sasniegt kaut kādus konkrētus mērķus un tad atrast partneri ar līdzīgiem mērķiem un uzskatiem. Un pat esot attiecībās, izvairīgais bieži sagaida kaut kādos jautājumos, ka viņa viedoklim būs priekšroka un noteikti pastāv kaut kādas lietas, ko viņš nekad nebūtu gatavs upurēt. Pat tad, ja viņam priekšā noliktu absolūti perfektāko un piemērotāko partneri pasaulē. Romantiskas attiecības parasti nav izvairīgā tipāžu prioritāte, kā tas ir, piemēram, trauksmainajam tipam. Būs citas lietas, ko izvairīgais vērtēs kā svarīgākas vai pārdzīvos vairāk, ja kaut kas nebūs tā, kā vajag citās jomās. Un viņš pats sev vienmēr paliek ļoti svarīgs. Protams, kaut kādā dzīves posmā arī viņos aktivizējas domas par ģimenes veidošanu, varbūt bērniem, un tad tas viss kļūst nozīmīgāks, bet iekšēji tāpat ir nedaudz cīņa, jo iekšējais uzskats izvairīgajam ir tāds, ka attiecībās cilvēki sevi pazaudē, un viņš ļoti nevēlas, lai tas notiktu ar viņu. Numur 2. Tu uzņemies pilnīgu atbildību par savu dzīvi un izvēlēm. Izvairīgos ļoti kaitina cilvēki, kas nav pašpietiekami un neuzņemas atbildību par savu dzīvi vai tēlo upuri, kā viņiem liekas. Viņi jau kopš agras bērnības ir iemācījušies, ka, ja man ir problēma, man ar to ir jātiek galā pašam, jo viņu vecāki tiešā vai netiešā veidā pauda noraidījumu brīžos, kad bērns pie viņiem vērsās ar savu vajadzību. Vēl pirms iemācījās runāt, vēl pirms iemācījās saprast lietas, izvairīgie iemācījās, ka gadījumos, kad ir problēma un sevišķi emocionāla problēma, būs pašam jāatrod risinājums, jo neviens cits tevi neglābs no tevis un tavām jūtām. Izvairīgie dara visu, kas viņu spēkos, lai nebūtu par apgrūtinājumu citiem cilvēkiem, jo, principā, jebkuru emocionālu stāvokli viņi uzskata par apgrūtinājumu. Vienalga, vai tas ir viņos pašos vai citos cilvēkos, bet no savas puses jau viņi nebūs citiem tagad par nastu ar savām problēmām, cietīsies un, ja vajadzēs, tiks galā ar visu paši. Pat, ja paprasot palīdzību būtu ātrāk, vieglāk, es pats, un šāda reakcija viņos rodas automātiski un pārsvarā pilnīgi neapzināti, tāpēc dažreiz viņi pat neiedomājas, ka, paga, es taču varēju kādam paprasīt, lai arī cilvēkam ar citu piesaistes stilu tas liktos loģiski un acīm redzami. Izvairīgais ir fokusēts uz risinājumu, ir pašpietiekams indivīds, un viņu bieži pat kaitina, ja viņam piedāvā palīdzību vai atbalstu, vai, ja viņš redz, ka citi cilvēki prasa palīdzību, jo dziļi sevī, tā kā drusku nicina tos, kam vajag atbalstu, jo uzskata to par vājumu pazīmi. Un kāpēc tā uzskata?
jo bērnībā iemācījās prasīt atbalstu, nav jēgas, man tāpat nebūs. Numur 3. Tavs laiks un personīgā telpa tev ir ārkārtīgi svarīgi. Dzīvesvieta, vide, ikdienas ieradumi, tas viss kalpo kā daļa no izvairīgā tipāža emocionālās pašregulācijas tehnikām. Izvairīgie bieži mīl konkrētu dienas režīmu, konkrētus veidus, kā lietas tiek darītas, jo tas viņu pasauli padara mierīgāku un paredzamāku, kas apmierina vajadzību pēc drošības. Izvairīgajiem labi liek justies kaut kas ir tikai viņa. Sava istaba, sava māja, sava mašīna, lai no visiem var notīties, kad gribās, un kāpēc dažkārt ir grūti uzsākt kodzīvi ar partneri, jo, tad nākas savu telpu dalīt ar vēl kādu un ar viņa noteikumiem. Izvairīgajam vajag savu mieriņu, tāpēc viņam arī attiecībās jāatrod risinājumu, iekārtojot garāžu vai iegādājoties vasarnīcu, nozūdot ar draugiem nedēļas nogalēs, vai vienkārši ļoti godīgi informējot partneri. Es vēlos būt ar tevi kopā, bet kopā dzīvot nevēlos. 4. Tev ir ok pieņemt no cilvēkiem lietas, ko tu gribi, bet ne to, ko tev vajag. Ko tas nozīmē? Starp vajadzībām un iegribām ir atšķirība. Piemēram, ēdiens ir cilvēka vajadzība. Tas ir kaut kas mūsos ir ielikts pašos pamatos. Šokolādes saldējums nav vajadzība, bet iegriba. Jā, ar to var apmierināt vajadzību pēc ēdiena, bet, ja tā vajadzība pēc ēdiena patiešām ir ļoti, ļoti aktīva, cilvēks ēdīs arī jebko citu, lai to apmierinātu un negaidīs tikai uz šokolādes saldējumu. Kā tas attiec uz izvairīgo piesaisti? Šim tipāžam raksturīgs skatīties uz pasauli caur es esmu ok, tu neesi ok prizmu. Jau agrā bērnībā iemācoties, ka vienīgais cilvēks, uz kuru patiesi varu paļauties, esmu es pats, lai izvairīgais justos mierīgi un stabili par savām pamatvajadzībām, viņš vēlas būt atbildīgs pats. Tad nekas nenoies greizi. Uz citiem cilvēkiem var paļauties ar lietām, kas nav vitāli nozīmīgas, tā tad ir iegribas. Tāpēc, ja izvairīgais nonāk situācijā, kurā vai savu drošību, vai finansiālo labklājību, vai citu pamatvajadzību viņam ir jāuztic citam cilvēkam, stresa līmenis, kādu viņš pārdzīvo dēļ tā, ir krietni lielāks salīdzinot ar citiem piesaistes stiliem, un viņš darīs visu, lai pēc iespējas ātrāk atgrieztos neatkarīgā pašpietiekamā stāvoklī. Numur 5. Tuvas attiecības priekš tevis bieži nozīmē spiedienu un zāģēšanu. Tā kā dieviņam ir lieliska humora izjūta, tad izvairīgais tipāšs partneru attiecībās gandrīz vienmēr attopās ar trauksmaino, par kuru sīkāku informāciju meklē iepriekšējā video. Trauksmainajam nepieciešama augsta tuvība, augsta intensitāte, viņi grib ātri attiecībās virzīties uz priekšu, bet tas viss izvairīgajam liekas daudz par daudz un par ātru. Tāpēc pat tad, ja izvairīgajam ļoti simpatizē jaunais partneris, viņš bieži netiek notikumiem līdzi un viņam nepieciešams vairāk laika, lai saprastu savas jūtas vai to, kādā gultnē vēlas, lai šīs attiecības turpinās. Trauksmainais partneris varbūt jau ir izdomājis, kādi būs jūsu bērnu vārdi, kamēr izvairīgais vēl pat nav līdz galam pārliecināts, ka vispār vēlas būt šajās attiecībās, kas kļūst arvien nopietnākas ar katru dienu. Izvairīgajam tipāžam ir salīdzinoši zema emocionālā inteliģence, tāpēc gadījumos, kad visa šķiet par daudz, izvairīgais nevis risina savas emocijas un to, ko tās priekš viņu nozīmē, bet gan kā gliemežs ielien maiņā un aiztaisa vāku ciet. Viņi parasti ir ļoti gudri, ļoti intelektuāli cilvēki, bet šīs prasmes paliek kognitīvā līmenī, jo izvairīgajam tipāžam nav prasmu operēt ar savām emocijām, kur nu vēl ar citu cilvēku. Tāpēc situācijās, kad uz viņiem izdara spiedienu, kā viņi to uztver, viņi mīļā miera labad var arī nospoguļot partnerim to, ko viņš vēlas dzirdēt, jo tā sajūta, ka viņu steidzina, ka viņš nezina, ko jūt un ko grib, un ka situācijai nav īsti risinājuma, jo, kā jau es minēju, izvairīgais ir ārkārtīgi uz risinājumu orientēts cilvēks, tas viss viņam liekas pilnīgi neizturām. Un tad var sanākt iebersties, ko izvairīgais aptver tikai pēc laika, ka par ātru ir pateicis, ka mīl, ka
ka par ātru ir uzsācis kopdzīvi un, diemžēl, dažreiz arī, ka par ātru ir izlēmis precēties ar konkrēto cilvēku vai radīt kopā bērnus. Un nekas no tā visa nenotiek ar ļauniem nodomiem. Patiesībā tā greizā reakcija viņos uzpeld instinktu līmenī, lai garantētu kaut kādu savu drošību, jo viņi nespēja pacelt to zāģēšanu no partneru puses, kā viņi to uztver. 6. Tev ir vieglāk apmierināt partneru fiziskās kā emocionālās vajadzības. Nav tā, ka izvairīgajiem viņu tuvākie cilvēki ir vienaldzīgi. Arī izvairīgie vēlas un prot mīlēt un rūpēties, bet darīt to emocionālā veidā viņiem ir daudz grūtāk kā citiem piesaistes tipiem, jo viņi paši pārsvarā ir tālu no savām emocijām, tāpēc, nejūtas prasmīgi nodrošināt partnera emocionālās vajadzības. Tāpēc izvairīgo mīlestība parasti ir ļoti praktiska. Parūpēties par kādu fiziski, izpalīdzēt ar praktisku lietu un tā tālāk. Bet tad, ja partneris ir atnācis mājās no darba un raud, izvairīgais attopas ļoti nekomfortablā bezpalīdzības stāvoklī, un tā kā atkārtošu jau kuro reizi izvairīgais ir tendēts uz risinājumu, tad viņš cenšas savu partneri atbalstīt uzreiz mēģinot kaut ko risināt. Lai arī visbiežāk tas, ko otram cilvēkam vajadzētu, būtu vienkārši plecs, uz kura paraudāt un pasūdzēties, un lai viņa partners ir emocionāli klātesošs, jūt viņam līdzi, apstiprina viņa emocijas kā svarīgas. Izvairīgajam bieži nav tāda faila viņa sistēmā, lai viņš spētu bez iekšējā diskomforta šīs emocionālās vajadzības apmierināt. Viņš var pasēdēt blakus, papliķēt pa muguru un visu to laiku jutīsies super ne savā ādā un gaidīs, lai tās ātrāk beigtos. Bet partneris to var iztulkot kā neinteresētības trūkumu, lai arī savā būtībā tas absolūti nenozīmē, ka izvairīgiem partneru labklājību neinteresē. 7. Tev nav lielas vajadzības pēc pieskārieniem. Izvairīgajam tipam reti, kad pieskārieni ir mīlestības valoda un pārsvarā viņi neiespringst uz fizisku kontaktu. Ar to es nedomāju seksu, bet gan mīļošanos, sadošanos rokā, mazās ikdienas bučas, vienkārši pabučošanos, kam neseko seksu un tā tālāk. Šīs lietas visbiežāk inicijē partneris. Tas nenozīmē, ka izvairīgajiem tas nepatīk, bet vienkārši tas, ka impulss to darīt no viņiem nāks, lai retāk kā no citiem piesaistes stiliem, jo īpaši, ja esat sabiedriskā vietā un ne divatā. Izvairīgajiem mēdz būt problēma ar cilvēkiem, kam patīk apskauties, jo viņi to uztver kā ielaušanos savā personīgajā telpā, un viņiem tāds intimitātes līmenis ir par daudz. Un tie apskāvieni tad sanāk tādi stīvi un ar gariem zobiem, un otram cilvēkam liekas, ka viņš apskauja akmeni. 8. Kad esi sāpināts, tu norobežojies, nevis kopā ar partneri centies situāciju salabot. Nav tā, ka izvairīgie būtu galīgi roboti vai iekšēji miruši, tādēļ, ka viņiem ir problēmas ar emociju jūšanu un komunicēšanu. Arī viņus, tāpat kā jebkuru cilvēku pasaulē, iespējams sāpināt, un tas, ko viņi uzreiz instinktīvi dara, ir atkāpšanās un izolēšanās. Man vajag pabūt vienam. Un esot šajā vienatnē, izvairīgais lēnām šķetina notiekošo, saprot, kā viņam justies labāk, un tikai tad viņš var pilnvērtīgi atgriezties komunikācijā ar partneri. Šī tehnika neņem vērā to, ka dažreiz ir ok vērsties pie otra cilvēka pēc mierinājuma, pēc atbalsta, un var kopā saprast, kā risināt lietas. Tas nav obligāti jādara vienam savā kurmja aliņā, un teorētiski jau izvairīgais to saprot, nav jau muļķis. Bet, kad partneris skatās acīs un jautā, pastāsti, kā tu jūties, esi atklāts, var gadīties, ka izvairīgais pat vēlas to darīt, bet vienkārši, nespēja. Vienkārši nespēja. Kaut kāds dziļi iekšā taisa tās durtiņas ciet, un izvairīgajam paliek tikai trula sajūta, kā pēc zobārsta. 9. Rūpes par citiem tev nozīmē neuzkraut viņiem savas vajadzības.
Izvairīgos mēdz pārprast, ka viņi ir augsti, pat cietsirdīgi, viņiem vienalga, viņiem nerūp citi cilvēki, bet patiesībā izvairīgie visu laiku tiek paši ar sevi galā, jo uzskata, ka tā ir mīlestība, ka cilvēks pats sevī visu atrisina, lai neradītu apgrūtinājumu saviem mīļajiem. Tāds kārtīgs izvairīgais būs tas, kas, ja smagi saslims, tāpat nevienam neprasīs atvest zāles vai vest uz procedūrām vai slimnīcām, un vispār pat varbūt nevienam nepateiks, ka ir slims. Tuvnieki uzzinās tikai vēlāk, jo, ko tur man tagad būt citiem par nastu. Tāpēc izvairīgajiem var šķist galīgi neforši, piemēram, kā trauksmēnais cenšas tikt galā ar savām emocionālajām problēmām, kas ir daloties, nesot tās pie izvairīgā un prasot viņam palīdzību ar tām tikt galā un nomierināties kopā. Abi tipāži mīlošu rīcību šajā gadījumā redz pilnīgi pretēji, tāpēc ir skaidrs, ka neapmierinātība kaut kādā brīdī izaugs un agri vai vēlu būs konflikti. 10. Tu īsti nesaproti, ko cilvēki domā, kad saka, ka jārunā par jūtām. Izvairīgajam defaultā ir zemāks emocionālais jūtīgums kā jebkuram citam piesaistes stilam, un visticamāk, ka tas tā ir bijis, kopš cilvēks vispār sevi atceras. Nav tā, ka viņš vienkārši apzināti tagad slēp lietas un nesaka. Izvairīgais pārsvarā vispār neķer laukumu par savu jūtu pasauli, kamēr nepieņem kaut kādu lēmumu sākt strādāt ar sevi, atgriezties pie emocijām, un tad tur sāk nākt ārā viss kaut kas bieži pašu cilvēku ļoti pārsteidz. Bet, ja par savu tipāžu un tā iezīmēm izvairīgais neko nezina, viņš mēdz pat neapzināties, ka vispār pastāv kaut kāda problēma, ka viņš nav līdz galam veselīgā stāvoklī. Tāpēc tad, kad cilvēki viņam saka, atveries, parādi savu ievainojamo pusi, tu vari uz mani paļauties, tad tāds klasisks, kārtīgs izvairīgais neizpratnē nomiršanās acis. Ok, paldies! Bet man viss kārtībā, man neko baigi no tevis nevajag. Un šī attieksme ir ļoti spēcīga pazīme, ka cilvēkam varētu būt tieši izvairīgā piesaiste. Ceru, ka tev šī informācija bija noderīga un interesanta. Ja tā, tad priecāšos, ja padalīsies ar šo video tālāk un vairāk cilvēku varēs uzzināt par emocionālo piesaisti. Pavisam drīz, 15. aprīlī, sāksies mans 7 nedēļu kurss par emocionālo piesaisti, kurā detaļās stāstīšu par visdažādākajām nedrošo tipu atšķirībām, to, kā piesaisti ļoti jaudīgi ietekmē attiecības un konfliktu situācijas, un, protams, arī par to, kā dziedināt savu piesaisti, nokļūstot savā veselumā. Tā, ka, ja vēlies pašos pamatos sākt risināt savas attiecību problēmas un piedzīvot patieso sevi, aicinu tevi pieteikties uz kursu, detaļas būs pieejamas zem video. Un, protams, sekot cilvēku dabai sociālajos tīklos, gan Facebookā, gan Instagramā, un, ja vēlies individuālu atbalstu darbā ar sevi, tad gaidīšu tavu ziņu, jo es būšu tepat.